Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Vasaras piedzīvojumi jau ir cauri, bet prieks jūs visus atkal satikt rudenī. Ķepa uz sirds atkal gatava doties dažādos darbos un nedarbos, lai jums ar mums brīvdienās būtu interesanti satikties. Esam gatavi? Aiziet! Jūra līdz ceļiem, saule kā silke ar kartupeļiem. Jūra līdz ceļiem, jūra līdz ceļiem, saule kā silke ar kartupeļiem. Raidījumā Ķepa uz sirds skatieties! Viesnīcā Roma notiek putnu mazuļu glābšanas operācija. Kā rīkoties, ieraugot ievainotus vai nelaimē nokļuvušus putnus? Rotaļas ar kucīti dreiku mainiekiem kļūst arvien sāpīgākas. Kāpēc mīlule visiem sāpīgi kož? Aktierim Guntim Krastiņam ir slepena draudzība ar kaimiņu suņiem Greisu un Šeilu. Viņa mājdzīvnieki zivtiņas pret šo aizraušanos neiebilst. Teju ikvienam ceļa nomalē vai namu iekšpagalmā var nākties sastapties ar ievainotu vai no ligzdām izkritušu putnu. Kā tam palīdzēt un kur vērsties situācijās, kad nākas saskarties ar šādiem putniem? Viesnīcā Hotel Roma bija parasta darba diena, bet tad mierīgo klusumu pēkšņi pāršķēla izmisuši un skaļi kliedzieni. Ar kolēģiem kopā sākām skatīties, kas tur notiek, un sapratām, ka tās ir lielās kājas, kas lido virs jumtiem, un lejā iekšpagalma zemē stāv maziņš kajēns. Bez ilgas vilcināšanās tika uzsākta putna glābšanas operācija. Mēģinājumi sazināties ar ornitologu biedrību un veterināro klīniku bija neveiksmīgi. Nekādas atbildes par to, kā rīkoties, netika saņemtas. Tāpēc palīgā nāca sociālie tīkli. Tajā brīdī, kad mēs ierakstījām saucienu pēc palīdzības, ļoti daudz cilvēki sniedz savu padomu, sniedz konsultāciju, ko mums darīt, uz kurieni zvanīt, kā rīkoties. Bija arī padoma atstāt to putnu tur, kur viņš ir, lai viņš tur tā kā dabiskās atlases ceļā iet bojā, uz ko mēs noteikti nebijām gatavi. Uzzinot par nelaimē nonākušo kāju mazuli, palīdzēt devās arī putnu speciāliste Anete Asare, kura ar to glābšanu un ārstēšanu nodarbojas jau 6 gadus. Pēc neveiksmīgiem centieniem nogādāt putnēnu atpakaļ ligzdā un glābšanas dienestu iesaistīšanas, Anete mazuli nolēmusi ņemt savā aizgādībā. Visvienkāršākais būtu bijis, mēs būtu vienkārši uzreiz viņu piekrituši paņemt, taču es gribēju, lai viņš nonāk atpakaļ pie vecākiem. Šobrīd kāja mazulis ir labi aprūpēts un sagaidot rudeni, to plānots laist brīvībā jūras krastā. Nonākot šādā situācijā, ja tas ir iespējams, putnu speciāliste Anete Asare iesaka pēc iespējas ātrāk censties putna mazuli iecelt atpakaļ ligzdā. Šis viedoklis ir strīdīgs. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji viņi domā, viņi zvana, saka, bet ja viņam pieskaršos, tad viņi nepieņems atpakaļ, bet tas tā nav. Putniem ir ļoti slikti oži. Tur ir no svara ir faktors laiks. Teiksim, 1-2 dienu laikā gandrīz 100% pieņems atpakaļ savu mazuli. Tomēr izkrišana no ligzdas nav vienīgā problēma, kurā mēdz nonākt putni. Vasarā un rudenī izplatīta slimība ir botulisms, jeb ķermeņa paralīze. Tāpēc, sastopot šādu putnu, to laikus ir jānogādā veterinārijā klīnikā. Katru gadu pie mums nonāk kājas paralizēts ar botulismu, un tādā situācijā tur ir ļoti ātri jārīkojās, tāpēc tas toksīns viņš vienkārši turpina to organismu indēt, viņš vienkārši aiziet bojā. Bet, ja viņam saulēcīgi sniegtas palīdzība, viņam jādod oglieru un jādod daudz šķidrums, un mēs laižam gan sistēmas, gan dodam caur mutes šķidrumu. Savukārt, sagaidot rudens un ziemas sezonu, nonākot saskarsmē ar veseliem putniem, kuri atrodas savā dabiskajā vidē, zoodārza eksperts iesaka būt neitrāliem un nekādā ziņā tos nebarot un neaiztikt. Cilvēki mēdz piebarot gulbjus, bet gulbis ir slings putns, un viņš projām nelido un negrib lidot, un ja vēl viņu regulāri piebaro un dod barību, tad kādā vēlna pēc man būtu jālido projām. Nereti cilvēku labie nodomi palīdzēt izsalkušam putnam vainagojas ar putna nonākšanu nelaimē.
pienāk brīdis, kad pēkšņi sākās sals, un tad iesalšana notiek, jā, un putns iesalsta. Un tad ir atkal jāsauc palīgā glābēji, lai viņi dabūtu laukā. Katrs gadījums ir atšķirīgs, tāpēc pirms rīkoties, vispirms būtu jāpārliecinās, vai putns patiesi ir ievainots vai no vecākiem noklīdis. Nereti ieteicamākais, ko iesaka putna eksperti, ir neiejaukties dabas likumos un iesaistīties tikai tad, ja putns patiesi ir ievainots. Dīna un Trezors ir sunīši, kuru saimnieks miris, tādēļ šobrīd abi nonākuši patvērsmē. Augumā nedaudz lielākais Trezors ir Dīnas dēls, aptuveni 3 gadus vecs. Abi suņuki ir sterilizēti, čipēti, vakcinēti un gatavi doties uz jaunām mājām. Tā kā suņuki dzīvojuši vienās mājās un saraduši viens ar otru, tiks atdoti adopcijai tikai abi kopā. Dīna un Trezors būs īsti teritorijas saimnieki, jo riet viņiem abiem ļoti patīk. Piemērot arī ģimenēs, jo ir ļoti draudzīgi ar bērniem. Dreika ir 3 mēnešus veca šarpeja kucīte, kuras niķis ir košana. Ja sākotnēji tā nešķita kā problēma, tad sunītim pieaugot rotaļas ar viņu kļūst arvien sāpīgākas. Toma darbs saistīts ar ūdens sporta aktivitātēm, kuras katru dienu apmeklē daudzi cilvēki. Darbs ir blakus mājai, un upes malā ar cilvēkiem laiku labprāt pavada arī kucēns. Dreika iekož gan apmeklētājiem, gan arī to līdzpaņemtajiem suņiem. Netiekot galā ar kucēnu uzvedību, Dreikas saimnieks Toms pēc palīdzības vēršas pie ķepa uz sirds. Toms vairākas reizes mēģinājis sunītei aizrādīt, izmantojot dažādus paņēmienus, taču nekas nelīdz. Bija vienreiz situācija, ka viņi tur tam bērnam uzlec, tad es vienkārši čupuru paņēmu un aiznesu viņu prom. Man teica, ka tas esot tur tā kā gudri tur paņemt. Šitā te jau tur nes viņu prom. Šodien Dreikas problēmu palīdzēs risināt kinologs Alberts Čipoštānovs. Viņš uzsver, ka vispirms ikviena kucēna saimniekam būtu jāsaprot suņa funkcija, vai tas būs draudzīgs visiem, vai sargās savas mājas teritoriju. Mēs viņu paņēmām gan kā sargu, gan kā suni mājā, jo mums ir privāta māja un teritorija pietiekami liela. Un līdz to kādam, kas varētu pieskatīt, ir ļoti labi. Ja sunim pieaugot paredzēts pildīt arī sarga funkciju, kinologa pirmais ieteikums ir noteikt teritoriālās robežas. Ja sargāt, tad viņam skaidri jāzina, kur tās robežas, kuras viņš var apsargāt. Teiksim, ja šitai mājai apkārt būs tā, ka šeit neliels žogs, viņa būs aiz tā žoga, tad viņa saprot, ka tur ir teritoriālā agresija. Tā ir iedzimta lieta, kas ir iedzimta gan suņiem, gan govs apsargā savu pļauju, gan cilvēks apsargā savu māju. Savukārt suņa meitenes vēlmi kost kinologs skaidro kā komunikācijas veidu, kas agrā bērnībā raksturīga ikvienam kucēnam. Visi kucēni ir tādi. Visi kucēni sākotnē komunicē caur kodieniem. Viņi arī savā starpā komunicē ar kodieniem. Un viņai vienkārši jāparādā, ka cilvēku nedrīkst kost. Tomēr, ja košana sāk pārvērsties par nekontrolējumu problēmu, suņu uzvedības eksperts iesaka rīkoties šādi. Ja viņa koš un mēs sakam vienkārši nē, tad viņa forši kaut kāda reakcija no viņa, tad tā spēle turpināsies. Bet ja viņai stingri aizliegt, varbūt pat aiztaisīt muti ciet vai paņemt no augšas, teiksim, viņa arī man mēģināja kost, es viņu vienkārši paņēmu aiz spurna un viņu uzreiz mani atlaida. Kad suns pārtraucas cilvēkam nepatīkamo darbību, viņš noteikti ir jāatalgo, iedodot kādu kārumu vai uzslavējot. Au! Nedrīkst noņemt, miers un tad mālācis. Kinologs uzsver, ka Dreikas košanas problēma nav neatrisināma un vairumā gadījumu viss pats no sevis atrisinās kucēnam pieaugot.
protams, ka sunim vajag izaugt. Tad viņam arī mainās tā visa uzvedība. Cik viņa būs aktīva vai mierīga, to mēs varēsim redzēt tikai pēc laika. Ja arī jūsu mīlulim ir kāda uzvedības problēma, kuru nepieciešams risināt, rakstiet mums uz info@ķepauzsirds.lv. Risināsim to kopā ar labākajiem ekspertiem Latvijā. Suņu seniors Arno tika atrasts klaņojam pie pašas Igaunijas robežas. Tādēļ tam arī dots igaunisks vārds – Arno. Nav zināms, vai suņuks kādam pazudis Latvijā vai kaimiņu valstī, bet neviens pēc ķepāņa lūkojies nav. Arno ir neliela auguma, žiparīgs suņuks, tā teikt labākajos gados. Draudzīgs ar visiem, arī ar citiem suņiem. Esiet mīļi sveicināti Ķepauz sirds. Jāsaka, sirds ir ne cilvēkam, sirds ir akmeņiem, sirds ir kokiem, un manai Greisiņai jau ir īpaši mīļa sirsniņa. Un tā ķepiņa tev tik mīļa, dod ķepiņa, dod, redz, kā Greisiņa, redziet. Tava dzimtenē, smilšainais karā. Jā, Greisiņa mani sagaida, Greisiņa, jo būs desiņa, gaida sēdi šita te. Greisiņa gaida, būs desiņa. Tu jau zini, ka vienmēr, ka es atbraucu, es ar tukšām rokām nebraucu pie tevis, jā, tāpēc jau tu mani tev aktē. Greisa ir aktiera Guntas Krastiņa kaimiņiene viņa mājās Lejas ciemā. Viss te ir atjaunots paša rokām. Uz ārzemju kūrortiem viņi neaizdzīšot ar bomi, jo aktieris var atpūsties tikai šeit. Tas ir tāds darbs, kas tev sagādā atpūtu, vai ne? Un to brīnišķīgo sajūtu un to dabu un putnu dziesmas tu jau ne pa kādu naudu nekur nevar nopirkt. Es zinu, ja pulkstens ir 7, te viens stārķis te uzreiz nolaižās un staigā šeit. Ezerā dzīvo arī pieradinātas zivis, kas šobrīd ir Krastiņa vienīgie mājas mīluļi, ko viņš pielabina ar maizi. Pilnīgi ej peldēties un gar kājām viņas lec tūlīt, skaties, kā viņas te ņemsies. Ja? Guntis sadraudzējies ne tikai ar zivīm, kā īsti apsargi viņu visur pavada kaimiņa suņi – Greisa un Šeila. Šeilu Krastiņš iesaucis par partizānu. Šitā vienmēr mani sagaida, viņa dāka tādu lielu līkumu un tas skatās vai kaut ko parādās tik tajā brīdī, ka es Greisai kaut ko dodu. Balta saules spīd, visapkārt jūra vien. Limuzīns Greisai ir padots. Un laivā mēs ar tevi vien. Greisa Gunta dēļ gatava uz visu, pat kāpt laivā un klausīties viņa dziedāšanā. Guntis tikai airē, Greisa mani ignorē. Krastiņa dzīves moto ir vienkāršs. Līdz beidzamam kustēties vajag. Ja tu apstājies, tad tāpat kā pulkstenis, tu paliec nepareizs. Jākustās. Guntis uzskata, ka sunim vajadzīgs lauku plašums, tāpēc savu mīluli pilsētā viņš nevar un negrib atļauties, bet atceras visus savas bērnības uzticamos draugus. Šitas laikam bija duksis tāds, es atceros duksīts, jā. Duksis bija, bet šitas bija Zenors. Es nezinu, kā tur viņam ielika to vārdu Zenors. Atmiņās par bērnību un vecākiem Guntis savā mājā izveidojis īpašu vietu.
Tad es vienmēr, kad atbraucu, es atsveicinos, braucu prom, tad atsveicinos no vecākiem. Ļoti daudz spekulē un arī tik briesmīgi labi piemin Dievs. Man tā liekas kādreiz, jūs tik briesmīgi tam dieviņam liekaties virsū, ka tas dieviņš jau noguris, vai ne kaut kā jābūt iekšēji, teiksim. Man tas dieviņš ir mammiņa. Pie Baltajiem bērziem ir kapavieta brāļa Imantas Krastiņa ģimenes mīluļiem, 2 kaķiem. Brālis jau, kad atbrauc pa vasarām, te vienmēr pirmais jau pat nesasveicinās ar mums, pamāja roku, bet taisnā ceļā kā no mašīnas izkāptā uzreiz uz šejienu, un viņš sēž un viņš saka, vispirms es pie savu draugu aiziešu. Jā, tas tā. Bet šodien mums priekšā īpaša misija. Kopā ar ķepa uz sirds Guntis dosies palīdzēt meklēt mājas kādam īpašam sunim. Izrādās, dzīvnieku patvērsmē viņš būs pirmo reizi. Tas būs ļoti, man jau tagad gadīs asaru, emocionāls brīdis. Brauc. Labdien! Latviešiem jau ir pieņemts, ja brauc ciemos, tad tukšām rokām neierodās. Gunta uzmanību uzreiz iekaro Reksis, kurš patvērsmē savu īsto saimnieku gaida jau 2 gadus. Suņu puika tika atrasts izmests uz ielas, un neviens viņu nav meklējis. Mēs ar Reksu tagad uz restorānu ejam. Abi Reksi ejam uz restorānu. Šitā te es pirmoreiz mūžā staigāju. Guntim Reksis liekas ļoti saprātīgs un labestīgs suns, kurš būs vislabākais draugs ikvienā ģimenē. Kā tev patīk, kāda tev svētlaime. Jā. Citi brauc uz Dubaju, un mums te nevajag nekādu Dubaju, mums te pat labi ir. Principā to jau var redzēt un uzreiz sajust, ka viņš ir ļoti mīļš un sirsnīgs un uzticīgs pats galvenais. Vienmēr jau, kas saka, suns ir uzticīgs, bet asums viņam ir asums iekšā, krampis, kā saka. Tu esi džeks ar krampi, ka tu vari paļauties, kas šajos laikos jau uz cilvēkiem nevar, reti uz kura jau tu vari paļauties. Tur jau ir tā lišķība, kas visapkārt valda un liekulība, jā. Atmiņās par bērnības suni Guntis izlēma savam krustbērnam dot otru vārdu. Tagad viņš ir Reksis Zenors. Par cilvēkiem, kas atstāja savus dzīvniekus, Krastiņš izsakās skarbi. Es viņu paņemtu tādu noķertu, pliku iesēdinātu skudru pūznīpi, tā kā viņš to suni piesējis pie staba, tā es viņu iesēdinātu pliku skudru pūznību, lai viņš tās 2 nedēļas pasēž. No sirds sveiciens jums visiem ar manu jauno draugu Reksi Zenoru, un paldies, ka jūs skatāties brīnišķīgu raidījumu Ķepa uz sirds. To saku es, Guntis Krastiņš, un mans jaunais draugs Reksis Zenors. Jaunā Ķepa uz sirds sezona ir atgriezusies jūsu TV ekrānos ar jaunu konkursu un vērtīgu balvu. Tas nozīmē, ka arī šajā sezonā gaidīsim jūsu iesūtītos video ar jūsu mīluļu nedarbiem, talantiem un dažādām izdarībām. Iepriekšējās sezonas uzvarētāju noteica Jenots Kubiks. Šodien dodamies pie sunītes Greisas un viņas saimnieces Lonas Āriņas, lai pasniegtu godam nopelnīto balvu. Nāciet, lūdzu! Ķepa uz sirds video konkursam Lona izlēmusi piedalīties draugu un kaimiņu mudināta. Sunītes Greisas talantu viņa atklājusi pavisam nejauši. Tas bija tas viens moments, ka mēs gājām vienkārši pa ielu, un tad viņa sāka
dziedāt līdzi, ka tās sirēnas iekaucās tāda. Kad ejam, viņi tur citreiz ļoti dzied. Es saku, žēl, ka nevar to momentu noķert. Tomēr ātrās palīdzības sirēna atdarināšana nebūtu nav Greisas vienīgais talants. Suņu meitene labprāt demonstrē savas prasmes arī mums. Viņa ir ļoti priekš mācīšanas. Viņa pilnīgi visa trīc, lai tikai viņai kaut ko rādītu un darītu ar viņu. Savu uzvaru konkursā Luana sauc par lielu veiksmi, un uzzinot rezultātus, prieka saucienus varēja sadzirdēt pat kaimiņos. Pareizā vietā zvaigznīte stāvēja. Ja? Kaimiņi teica, kad padomājuši, ka hokejs atkal liet, jo bija tāds bļāviens. Es saku, jā, bet jā. Greisa rēja aiz laibas. Luana atklāja, ka jaunais televizors ģimenei patiešām noderēs, tāpēc piedalīties konkursā ar iespēju laimēt noderīgas balvas viņa iesaka ikvienam. Lai filmē, grūti jau ir noķert to īsto momentu, tā, kad tas īstais moments, tad nav pie rokas tā visa. Bet ir taču ļoti daudz visādi momentiņu. Tātad sūti savu mīluļu video uz info@ķepauzsirds.lv. Šajā sezonā konkursa galvenā balva ir modernais, gudrais un kustīgais putekļu sūcējs. Nu, ko tu gribi? Nu, kāpēc tu tā dari? Nu, kāpēc tu tā dari? Vai akls suns spēj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Varbūt tomēr viņam ir jāpalīdz, jeb jāļauj doties uz citiem medību laukiem. Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus saimnieki sev uzdod, uzzinot, ka viņu suns ir kļuvis neredzīgs. Taču Andrejas dzīves stāsts ir spilgts apliecinājums tam, ka mūsu pārdomas ir gluži nevietā. 4 gadus vecais suņuks ir akls jau kopš dzimšanas, taču tas nebūtu viņai netraucē izbaudīt pilnvērtīgu suņa dzīvi. Signe jau vairākus gadus kā veterinārārsts sadarbojas ar alūksnes dzīvnieku patvērsmi. Līdz ar to viņai laiku pa laikam iznāk sastapt kādu, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe un pagaidu mājas. Līdzīgi bija arī ar Andreju. Viņu atnesa uz klīniku, lai iemidzinātu. Iemesls tam bija vienkāršs. Kucēns taču ir akls, kāpēc gan, lai viņu mocītu visu atlikušo dzīvi? Ko darīt ar mazo kucēnu? Signei uzreiz bija skaidrs, ka patvērsmē suņuks neizturēs. Tas nebija žēl man, ka tur tā kā neredz. Es vienkārši ar prātu sapratu, ka viņa neredz. Patversmē, kā jau jūs dzirdējāt, ir ļoti daudz trokšņu. Tik līdz ienāk kāds cilvēks, vispārējie suņi rej. Un es iedomājos, kā ar sunim, kurš neredz, tad viņam būs ticamākais ļoti izteikta dzirde, ka apkārt ir tik daudz dažādu trokšņu. Un tai pašā laikā, ja viņi arī mēģinātu kaut kur bēgt no tā visa, tad viņi ar galvu skrietu restēs. Pagāja laiks, un pamazām Signe tik ļoti aprada ar Andreju, ka doma par jaunu saimnieku meklēšanu pagaisa. Viena otrai pielāgojās. Ir pierādīts, ka aklam dzīvniekam sāsinās pārējās maņas, un suns, kas zaudējis redzi, ierastajā vidē istabā, mājā, dārzā, ikdienas pastaigu maršrutos staigā kā redzīgs, jo ir pilnībā adaptējies. Bieži vien apkārtējie pat nenojauš, ka Andreja neko neredz. Vienīgi daudziem šķiet mazliet dīvaini, ka viņa kājas cilā augstāk nekā citi suņi. Signe skaidro, ka tas ir tādēļ, lai izvairītos no iespējamajiem šķēršļiem. Aizsētas vīrieši sadarēja, jo viens zināja, ka suns ir akls, un otrs vicināja roku un teica, ka viņa tomēr seko manai rokai, tā tad viņa nav akla, un viņi sadarēja par to, ka suns, kurš bijis akls, varbūt ir atveseļojies. Signes praksē ir bijuši vairāki gadījumi, kad saimnieki nemaz netic, ka viņu suns ir akls, lai gan medicīniskie izmeklējumi liecina par to. Mums veterinārārstiem nākās pārliecināt saimnieku, ka tas suns jau gadu iespējams 2 ir akls, bet viņš dzīvo savā mājā, savā teritorijā, viņš ir iemanījies tā pārvietoties, ka saimnieks pat nenojauš, ka tas dzīvnieks viņš neredz neko. Taču ir arī daļa tādu saimnieku, kuri uzskata, ka tā ir dzīvnieka mocīšana. Šādos gadījumos Signe vienmēr cenšas stāstīt savu pozitīvo pieredzi ar Andreju.
Viņus nevajag pataisīt par lielākiem invalīdiem, kā viņi ir patiesībā. Viņi dzīvo pilnīgi normālu dzīvi. Pirms tam strādājot, pirms Andrejā, es varbūt piekristu saimniekam, ka aklasuņa dzīve ir bezjēdzīga, bezcerīga, ka viņš ir kaut kādā veidā zaudētājs, ka viņam tās redzes nav, bet viņi nav zaudētāji. Tas arī šonedēļ ir viss. Par savu mīluļu bēdām un priekiem, par jaunu sižetu idejām rakstiet mums uz info@ķepaussirds.lv. Uz tikšanos jau atkal sestdien. Ātā! Nākamajā raidījumā skatieties, kā aktiera Jura Hirša kaķis izskoloja ģimenes divus suņus. Viņam nebija neviena teksta. Un tie visi bija pāvu viņu, un viņš tik tā... Wow!